Un es sveicināts. Un tātad decembra astroloģiskā prognoze un zīmē. Šeit visi tie, kuri domā, ka viņi gribētu vēl kaut ko mācīties, izglītoties, var klausīties vērīgi, jo šis mēnesis tieši tam ir paredzēts, lai ieliktu pamatus tēmām, kas saistīts ar garīgumu, izglītošanos, un arī profesionālā ziņā šis būs tāds jaudīgs mēnesis. Tāda lieliska kombinācija starp vēlmi izglītoties un veidot savu karjeru. Tie, kas ir tendēti šādai kombinācijai, tie tad klausās ļoti vērīgi. Jo šajā mēnesī ir iespēja paplašināt zināšanas, paplašināt savu vispār tādu pasaules uztveri un arī piedzīvot karjeras izaugsmi. Skatīsimies konkrēti periodus. Tātad 4. decembris mums ir pilnmēnesis Dviņos, un šis pilnmēnesis izgaismos jūsu spēju māku komunicēt. Vēlreiz aicinās jūs pievērsties mācībām. Tikpat labi mēs varam pievērsties arī darījumiem, tirdzniecībai, arī tiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību. Šis ir veiksmīgs periods un tāds prātā paliekošs. Šeit varbūt stāsts arī par braucieniem, par dažādu dokumentu kārtošanu, un noteikti te var būt arī kāds svarīgs lēmums, pārunas, līgumi, mācības vai arī ceļošana. Kaut kas nozīmīgs var notikt jūsu kolēģu dzīvēs, kuri jums ir nozīmīgi cilvēki, vai arī saistībā ar jūsu brāli un māsu, vai nu viņu dzīvēs, vai jūsu savstarpējā komunikācijā šajā datumā. 20. datumā, kas ir decembris 20. Tas ir jauns mēnesis un tas notiek strelniekā. Un jūsu zīmē tas ir saistīts ar ceļojumiem, tā skaitā ar tāliem ceļojumiem, tāpēc varat ieplānot kādu ceļojumu. Un tikpat labi, kā jau teicu, jūs varat sākt domāt par mācībām, par studijām, arī par garīgu kaut kādu meklējumu laiks, tas arī jūsu zīmē šajā periodā ir piemērots. Varat publicēties tie, kuri kaut ko raksta, kādus zinātniskos darbus, publikācijas, tas būs veiksmīgs laiks. Varat paplašināt projektus, varat sākt jaunus projektus, varat mainīt savu dzīves filozofiju šajā periodā. Teikšu tā, ka šis ir viens no gada vislabākajiem punktiem, jo viņš jums liek plānot rītdienu un skatīties tālāk par ikdienu. Kā tad mūs ietekmēs planētas, kāda ir viņu ietekme uz aunu zīmi šajā mēnesī. Arī Saule tātad aicina jūs virzīties uz zināšanu paplašināšanu. Katrā ziņā, kas mums jums piedāvā ieraudzīt lielāku bildi, izkāpt no rutīnas, kaut ko vairāk gribēt no dzīves. Varbūt tādā sadzīviskā līmenī tas ir vairāk kontaktu ar cilvēkiem no tālienes, tā skaitā no ārzemēm. Un, kad jums jābūt piesardzīgākiem 17. datumā, tad var būt kaut kāda iekšēja spriedze starp jūsu ideāliem un realitāti, kas ir. Un 21. datumā savukārt, kas mums brīdina par ilūzijām. Nepārspīlējiet, nelieciet pārāk lielas cerības, vai arī esiet uzmanīgi, ja kāds jums piedāvā kaut ko vai sola, jo šie solījumi var būt neskaidri šajā dienā. Merkurs mums savukārt ļaus jūsu domāšanai kļūt plašākai pēc 11. datuma. Tikai skatieties, ka jūs pavisam vairs nepievērsiet uzmanību sīkumiem, bet skatāties pārāk plaši un nepamanāt kaut kādas detaļas. No tā vajadzētu uzmanīties, tomēr tādu harmoniju saglabājiet. Bet tas noteikti ir labs laiks mācībām, un noteikti jums ieteikt to izmantot. Un atkal šeit svarīgi aspekti mums ir 6. datums, kad jūs varat piemeklēt lieliskas idejas, tāpēc šo dienu izmantojiet, tad arī mācību veiksmi, kaut kādas pozitīvas pārunas vai sarunas, un kas vedīs pie kaut kādas stabilas vienošanās jau 7. datumā vai dokumentu sakārtošanas. 10. datumā savukārt var būt kaut kāds, tad jums ieteikt būt mazliet uzmanīgiem, jo tur var būt kaut kas pēkšņs, gan pozitīvs, gan negatīvs, kaut kādi negaidīti pavērsieni, kuri var katra dzīvē būt dažādi. 11. datumā šeit labs laiks visiem radošiem cilvēkiem, radošas idejas vai arī vienkārši tāda lieliska intuīcija, intuitīva domāšana. Un 13. datumā tāda dziļa izpratne par jautājumiem, dziļa izpratne
par kompleksu problēmu risināšanu spēju un spēju tās arī atrisināt tādas pat lielas kaut kādas problēmas. Mēs varam atrisināt 30. datumā, var vai nu piemeklēt nogurums, mazāk enerģijas būt, vai kaut kāda aizkavēšanās var notikt, varbūt tā ir birokrātija, kas jums neļauj kaut kādu jautājumu atrisināt. Tad, lūk, šāds datums mums arī ir akcentēts. Venēra savukārt līdz 24. datumam tā mudinās jūs doties piedzīvojumos, izzināt. Tur ir vieta arī romantiskiem ceļojumiem, jauniem iespaidiem, jauniem cilvēkiem, ko jūs varat satikt šajos ceļojumos. No 24. datuma es jums ieteiktu fokusēties uz karjeru, uz savu statusu, uz saviem personīgajiem, profesionālajiem kontaktiem. Un te var arī kaut kādas svarīgas, priekš jums svarīgas attiecības ienākt jūsu dzīvē. Un tās jūs arī tātad tieši darba vidē kaut kas būtisks, svarīgi, varbūt arī kādam mīlestība tur var ienākt darba vidē. Arī tā mēs varam šo aspektu apskatīt. 2. datumā mums tātad 2. decembrī mums ir tāda spēcīga attiecība transformācija tiek piedāvāta. Pietiekoši spēcīga, kas tātad jūtas šeit var izpausties. O 24. datumā savukārt uzmanieties, ja te kaut kas mīlas jomā varbūt netik patīkams. Vai arī vienkārši pārspīlēt lielas gaidas, kuras netiek realizētas. Tad gaidas pēc mīlestības, pēc romantikas, kuras jūs varat arī tātad nepiedzīvot. Un tālāk Mars mums, ko tad šajā mēnesī Mars mums ir sagatavojis. Viņš no mēneša vidus rūpēsies par jūsu mērķtiecību, viņš dos tādu enerģiju, lai jūs patiešām varētu profesionāli izaugt. Tad pieaugs jūsu ambīcijas, vismaz vēlmes kaut ko izdarīt savā profesijā šeit palielināsies. Un šis ir tāds ļoti labs un ļoti spēcīgs karjeras aspekts. Principā enerģija padara jūs redzamāku, aktīvāku, ietekmīgāku un piedāvā arī kaut kādas iespējas. Nepalaidiet tās garām, ja jūs patiešām esat karjeras cilvēks un jūs interesē attīstīt savu karjeru. Un paskatīsimies, kad jums ir jābūt, kad jums vajag mazliet piebremzēt, vai arī kosmos jums liks piebremzēt, tas varētu būt 9. datums vai tur diena pirms vai pēc. Tur var būt arī kaut kāds konflikts ar autoritātēm. Šajā periodā esiet jūs sevišķi tādi teiksim, toleranti. 14. datumā savukārt rūpējieties par savu veselību un ziniet, ka te var būt arī kaut kas tāds ne īpaši godīgs attiecībās. Un tā kā jums tas ir saistīts ar tātad jau ar karjeras sfēru, tad esiet piesardzīgi. Un ja jūs aizraujaties ar dažādām ideoloģijām, politiku vai reliģiju, tad pēc 20. datuma esiet piesardzīgāki, jo šeit kaut kādas ēnas puses saistībā ar skolotājiem, pārliecībām un garīgumu var parādīties. Īpaši jums jāuzmanās, lai jūs paši nekļūstat fanātiski vai neiekļūstat kaut kādā grupējumā, vai tur varbūt arī pārspīlēta taisnības sajūta. Īpaši piesardzīgi esiet 9. datumā, tad tāda dumpinieciska enerģija, mazliet revolūcijas prasās. 11. tur var būt kaut kādas, iznākt ārā kaut kas apslēpts, kaut kādi vārdi vai tabū tēmas. Un 15. datumā savukārt būs lieliska intensīva intuīcija, un to es jums ieteiktu izmantot. Tad apskatīsimies, kad jums tādi labāki periodi no 2. līdz 7. Tas tāds veiksmīgs sarunu laiks, mācības, ceļojuma plāni no 11. līdz 15. Šeit es jums ieteiktu veltīt laiku garīgām praksēm, tur jūs varat piedzīvot atklāsmes un veiksmīgi attīstīties garīgi. Pēc 15. decembra, protams, ir šis karjeras uzrāviens, kas jums ir jāizmanto, ja jūs interesē karjeru. Esiet piesardzīgi 9. un 10. decembrī, jo te var būt vai nu tehniskas problēmas, braucot ar auto, piemēram, vai strādājot ar kādām iekārtām, vai arī konflikti pēkšņi var rasties komunikācijā ar cilvēkiem. 14, 17, 21, 24, 30. decembris. Te var būt kaut kādas neskaidrības, vai arī vilšanās, vai arī sliktāks garstāvoklis, tad īpaši rūpējieties par savu
prāta un emocionālo higiēnu, un tātad noturiet lauku sev apkārt. Tur būtu arī kaut kādi šķēršļi, kas ir jāpārvar, un esiet tam gatavi. Tātad, ja mēs runājam par darbu, tad mēs saprotam, ka mēneša otrajā pusē mums ir strauji jādodas uz priekšu. Šeit var tikt piedāvāts kādam no jums jauns amats vai kaut kāds projekts, kurā ir vēlams iesaistīties, jo tad jūs varat piedzīvot savas profesionālo izaugsmi vai kaut kādas reputācijas, tātad kāpnes uz augšu. Attiecībās šajā mēnesī tā enerģija tiek veltīta zināšanām, ceļojumiem, garīgai saskaņai. Tieši caur tādām tēmām jūs varat atrast vai nu partneri, vai šo garīgo saskaņu. Bet ap Ziemassvētkiem esiet piesardzīgāki, jo tad tāda saspīlētāka enerģija rodās, un tad var būt arī kaut kāds konflikts vai pārpratumi. Tāpēc esiet ap to laiku piesardzīgāki. Finansēs nav tādu pārāk skarbu krīzes aspektu, bet tomēr es jums ieteiktu izvairīties no riskantiem ieguldījumiem ap 21. un 24. decembri. Un, ja sajūtat nogurumu šajā mēnesī, tad veselība, imunitāte jums ir jāpieskata 14. 21. datums, tad arī vairāk var nogurums būt, un arī emocionāli varat sajusties tādi, tad, kad jums vajadzīgs vairāk kaut kāds atbalsts, tāpēc parūpieties par savu imunitāti, vairāk esiet svaigā gaisā, atrodiet laiku paši sev, un tad izmantojiet visu, ko šis lieliskais mēnesis jums sniedz, un izveidojiet tādu patīkamu plānu, kā jūs iegūsiet gan vairāk zināšanas, gan arī piedzīvosiet savas karjeras vai dzīves mērķu tādu paplašinājumu. Lai veiksmīgs mēnesis ar tā, visu labo!